Labrīt visiem! Drusku nomainījies kalnos skaitliskais sastāvs. Vieni aizbrauca, citi atbrauca. Un šodien plānojam iet Ornakā augšā. Redzēs, kā būs, kā sanāks. Laiks pagaidām priekš iešanas ideāls. Visi mēs mūsu šodienas gājēji. Esam nonākuši līdz Ornaka kafejnīcai, ieturējuši mazu pīpauzīti un dosimies uz šito kalnu tur augšā. Būs grūti, bet būs labi. Drusku kardio sācies ir un ejam mēs tik uz priekšu. Bērni iet pa priekšu, Esteri, Jasmīna cīnās. Šitāds kāpumiņš uz augšu. Tur kāpt nenormālā stāvumā it kā, bet ir labi. Akmeņi gan slīd, maziņa pīpauzīte visiem, kurš pīpē, kurš atpūšās, bet nepīpē neviens. Un turpināsim iet tur augšā. Divi no mūsu grupas ir atdalījušies. Te vairs nezinu, kur ir, bet kaut kur ir. Pamazām tuvojamies pirmai noslēdzošai fāzei kāpšana augšā. Un tuvojamies pēdējam kāpienam uz augšu. Te jau Gustavs atpūšās, Marta. Gustavs jau laikam kādu stundu te guļ. Jā. Esam uznākuši 1, 4, 5, 9 augstumā. Un turpināsim iet vismaz uz Ornaku. Iespējams, ka tālāk uz Siva prelests. Turpinās kāpums augšā. Jau pa zaļo taku uz Ornaku. Skati. Kāpums, viss kopā. Bērni pa priekšu lido, vecāki pa aizmuguri. Un te ir kaut kur 1500 augstums virs jūras līmeņa.
Mēs principā jau esam Mākoņa augstumā, ne? Tuvu tam. Tie zaļo priedīšu spicītis. Jā. Un tas brīdis ir pienācis, kad esam Mākoņos iekāpuši iekšā. Mākoņi virs pašas galvas iet tepat. Jū. Tur lejā saulīte ir. Mums vēl drusku uz augšu jāpakāpjās. Kaut kur tur pus finišs. Nu, tuvu finišam jau esam. Un tā 1:00 dienā un esam uzkāpuši Ornakā. Un skats no augšas uz visām pusēm. Tā kā 360 grādu kamerā. Estere pagriežās, Sanita pagriežās, Gustavs, visi, Rasa, Jasmīna, Marta, Ansis. Medicīnas personāls arī tuvojās. Tev vajag viņu? Jā, protams. Medicīnas personāla. Tev vajag bez medicīna? Jū. Mani visvairāk jāfilmē. Mākoņi līdz ar mums. Manis visvairāk jāfilmē. Nu, vienat mēs uzkāpām. Nu, Jasmīna, kā ir? Labi. Super. Aizmirst. Medmās arī atnāca. Pa ceļam veicu savus tiešos pienākumus, Netā. kur smuki var redzēt, kā mākonīši iet starp kalnu, pa kalnu ieleju starp kalniem. Un mēs pēc tam turpināsim ceļu laikam uz turieni kalns, kas ir Mākonī iekšā ieskauts. Super. Un tā mēs turpinām ceļu uz priekšu. Pastaigāsim drusku pa korītēm šīm. Kur taciņas uz priekšu, būs lejā, augšā, lejā, augšā. Kaut kad griezīsimies kartē iezīmētā melnā taka, reku laikam viņu priekšā var redzēt. Pa šito taciņu laikam iesim lejā. Tur priekšā tāda melna taka. Pa to ir paredzēts iet lejā. Un tagad iesim pa šejienu. Gribi krēmiņu? Krēmiņu tu domā? Sejai? Ideāli. Kas pa smukumu? Akmens krāvums. Vau, vau, vau. Mākoņi virs galvām. Bet izskatās, ka mākoņi drusku samazinājušies, nekā bija pirms tam mums. Esam no tā kalna nokāpuši lejā. Un pavarās, protams, ka apkārt šī tādi burvīgi skati. Un kāpsim nākamajā kalnā augšā. Otra puse. Ir šitāda. Bet mākoņi pacēlušies ir augstāk. Vairs pa galvām neiet. Tur pa to kalnu grēdu iet cilvēku pāri. Drusku ierāvām klintīs. Ej, kalnu kazi uz šito pusi. Rasēnam bišķi bremzīts. Nekas uz kārtībā, viņu turās. Bremzīts nav nevienam. Gribējām uztaisīt šarkatuņu, bet tur pa leju nevar iziet. Un tika pievarēts savā ziņā maziņš murgs. Bet izgājām
ar maziņā. Easy peasy, jā. Varbūt kādam vairāk bailes, kādam mazāk, bet šitas viss tika pievarēts. Reāli pa klinšiem jārāpo 4 brīžiem. Un turpinam gājienu uz priekšu. Esam nonākuši kārtējā korē augšā no kalna uz kalnu un paverās kolosāli skati, kad esi līdz ar mākoņiem. Un mēs paši kaut kur no turienes kāpām lejā no tām klintīm. Klinšu kāpšanu nodarbojāmies. Un skats uz otru pusīti, kas būs nemazāk smuks. Ejam. Jā. Caurmērā esam 1850 metru augstumā. Kaut kur augstāk, kaut kur zemāk, kaut kur augstāk, kaut kur zemāk. Tur ir viens augšā, šitas laikam interesējošais mans kalns Starobačenski 2100. Bet, jā, tas būs uz citu reizīti jāatliek uzkāpt augšā. Tur man tu paliekas savas 2-3 stundas būs. Turpinām gājienu lejā un mākoņi tepatās. Mums gar galvām ganās atkal. Iesim uz to pusīti, jā, it kā rāda, ka pēc 2 stundas 20 minūtes jāiet līdz ielejai Čehalovskas. Vau, mākonīši staigā pa kalnu augšaņām. Turpinam iet lejā, bet jau kādu laiku mēs ejam lejā pār šitādu te strautiņu, kurš visu laiku iet mums pie kājām, slapšs. Nezinu, vai var tā redzēt. Jā, un rekur. Tā kupīte uz leju. Kārtējā ieleja pievarēta, tuvojamies sākuma metriem. Tagad tevi apēdīs. Čupa-čupsu? Tā kāpēc stāvis kaut kā? Desēja bokas. Man arī vajag. Man arī Jasmīna, man liekas, ir nedaudz sajukusi. Nedaudz? Nedaudz.